Labrīt, labdien, labvakar un prieks jūs redzēt Gurmando virtuvē kopā ar mani, Elmārio Tanisio. Un šodien mēs gatavosim neko itālis, mēs gatavosim kaut ko no Āzijas gala. Sauksim viņu par stir fry. Ir daudz sastādājis, ko mēs varam likt iekšā. Galvenais ir, kad mēs viņu to visu sagriežam smalki un tad sagatavojamies un tad cepam visu vienlaicīgi. Mēs taisīsim ar nūdelēm šodien, mums būs gan arī oliņa, shiitake sēnes mēs liksim klāt, es vēl sagriezīšu smalki arī šampiņons, brokolis ar visu klāt, šeit man ir vēl, kas tas ir tāds, pak choy vai pak choy, paprika, atsumiņš kaut kā, mums ir zemsrieksts, indijas rieksti un mums arī ir cūkais filē. Tik daudz man nevajadzēs, bet tā es viņu dabūju. Un, kamēr mēs gatavojamies, mums ir kaut kāda secība, ko mēs varam darīt, vai ne? Un tā viena secība, ko mēs varam iesākt, ieliesim katlā ūdeni, lai mēs varam dabūt mūsu nūdeles gatavībā un aiziešu uz mūsu ūdens aparātu. Man ir jāielē ūdens, un ūdens ir ļoti svarīga sastāvdaļa. Es zinu, ka mums ne visiem ir labs ūdens mājās, kas nāk no krāniem, un tādēļ ir forši lietot ūdeni no vendena, mežavota, jo tas ūdens ir mīksts, un priekš gatavošanas tas ir ļoti svarīgi, vienkārši garšīgs labs ūdens. Nav katls, tā ir voka panna, un es šeit ieliešu ūdeni. Tīro vendena, mežavota ūdeni. Mēs uzliksim, lai tas vārās. Kamēr tas viss notiek, rekur man ir cūkais filējs. Paņem citu dēli nekā dēlis, ko es griezīšu. Jūs zināt, kāpēc? Very, very simple. Vienmēr lietojam citu dēli priekš kaut kādām lietām. Citu dēli priekš zivīm, citu dēli priekš ķiplokiem, sīpoliem un citu dēli priekš gaļiņām. Mums ir mūsu skaistais cūkais filē, bet mums šeit ir tāda lieta ādiņa. Es viņu saucu par sudrabādiņu. Kāpēc mums ir jāgriež nost? Ja mēs viņu negriezīsim nost, tad jūs varat redzēt, viņš ir diezgan ciets zobiem un nebūs tīkams. Tātad mums ir mūsu cūkai filē. Es domāju, ka mēs lietosim ļoti maz no viņas. Un es viņu griezīšu super plānās šķēlītēs. Cik vien plānās es varētu, mūsu cūkaiņu ieliekam bļodiņā. Gaļiņi tagad sagriezt ir, un tagad sāksim gatavot vispārējās lietas. Burkāni, man ir paprika, un mēs griezīsim smuks plāns šķēlīts, jo tas viss pamats gatavošanas princips vokā ir, ka viss notiek ātri, spēcīgi, stipri. Mums vajag, lai tas viss ir sagriezt plāni, lai izcepās sarkano. Mēs gribam uztaisīt, lai tas ēdiens ir ļoti krāsains un foršs. Krāsains un bagātīgs ar visādām garšām. Mēs vēl pieliksim soja, ingveri, svaigās garšvielas beigās. Tagad mēs vienkārši sagriežam visu priekš mūsu ātrās cepšanas. Šampiņoni. Šis bija viens mazs triks, kur cilvēki nevar saprast, kā griezt to šampiņonu. Ko es parasti daru? Es vienkārši nogriežu vienu gali nost un pagriežu uz pusēm, lai mums ir stabila lietu, ko griezt. Tā, mums ir mūsu shiitake sēnes. Kā atšķirās shiitake sēnes no šampiņoniem? Es teiktu, ka viņas izskatās savādāks, smaržo nedaudz savādāks. Viņam tāds maz kātiņš ir šitāds te. Un garša būs savādāk, tāpat kā mēs zinām, ka gailens savādāk garšo. Viens aug kokos, otrs aug zemē. Tā ir, ja? Blakus plūmiem un apelsīniem. Man šeit ir ļoti skaisti burkāni. Es izvēlēs iegāju veikalā, es teicu, krāsaini burkāni! Wow! Es fiks nomizošu burkāniņu, un tad mēs arī turpināsim viņu mizot. Nogriežam galiņu nost. Oranžam, burkānam, pasies, kas pa krāsu, fantastiko ar manu mizotāju, griezīšu superplānās garās šķēlītēs. Šis ir Latvijā ražots vispār ļoti ideāls mizotājs. Bomba. Selerijas, mēs paņemsim 2 kārtiņas, ja? Kā viņi saucās? Tagad striķīši būtu mūsu selerijā, un viņas ir jādabū ārā. Vienmēr var griezt lietas kā visādās formās. Mēs gribam, lai šeit viss ir plāns un skaists. Es ņemšu manu seleriju, pārgriezīšu uz pusēm tā, ļoti uzmanīgi. Garenes šķērs griezienu. Un šitādā formā
selerijas garšos arī drusiņi savādāk, nekā, kad mēs vienkārši iekožam šitā. Kā jūs varētu redzēt, visi superplānās foršās šķēlītēs. Ja jums reāli negaršo seleriju, neliekam iekšā. Ja jums reāli negaršo sēnes, neliekam iekšā. Bet mēs šodien taisīsim tādu pilnīgi gatavu visu foršu ar visādām lietām. Re, kur ir bok choice vēl. Bok choice ir ar kātiņu, es nogriezīšu kātu nost. Ideāli variants būtu šito te nomazgāt, ja? Un paņemam mūsu bok choice, ko es drusiņu lielākos gabalos sagriezīšu, jo man ļoti patīk šis te brokols. Brokoli mēs arī liksim klāt. Nogriezīšu galiņus. Paņemsim vienkārši. Pārlaužam uz pusēm. Tā. Negribam pārāk liels gabals. Visiem vienmēr liekas, ka kātiņu vajag vienkārši mest ārā. Nē, mēs viņu arī izmantosim. Un stir-fryā ātrā cepšanā ļoti labi darbojas. Es nogriezīšu ārējās nizas nost. Un šī daļa īstenībā ir ļoti garšīga. Un atkal super plānās šķēlītēs. To apcepsim ļoti ātri un būs tāds garšīgs, kraukšķīgs brokols. Gandrīz viss ir gatavs. Pasies, ūdens vārās. Taujam iekšā mūsu olu nūdels. Es domāju, ka mēs ieliksim 2, ieliksim 3, lai tur vārās. Ui! Karsts 3-4 minūtes un gatavs. Liksim malā. Paņemsim sīpolu. Arī sagriezsim plānās šķēlēs. Tā gariniski. Super plāni, cik vien var. Paskamies, kas mums te notiek ar mūsu nūdelēm. Jāpārbauda, ir gatavs, nav gatavs. Kā jau mēs zinām, kad ir gatavs, pagaršojam, nav vēl gatavs, jo gribās viņu nedaudz mīkstāk. Tajā pašā laikā es negribu, lai viņi galīgi novārīt, jo mēs vēl šausim iekšā kopā ar dārziņiem un mēs vēlreiz cepsim un viņi vēl turpināsies karsēties un cepties arī tad, kad es esmu dušlukā ielicis. Tagad mēs esam gatavot cept. Šodien lietošu vīnogu eļu. Es gribu, lai mūsu panna ir ritīgi karsta. Ritīgi karsta. Un mēs sāksim ar lietām, kas cepjās ilgāk. Kā piemēram sīpo, paprika, brokoli, galiņas. Tos mēs ieliksim iekšā. Var jau dzirdēt, ka mums te viss jau sāk čarkstēt. Liekam iekšā. Pirmās lietas. Man vienmēr patīk arī katra šāda lieta apērt ar sālu un pipariem. Pašā sākumā, lai ir garšīgi. Selerijas arī varētu tur ielikt. Tagad mēs vienkārši stir-fry, ātri, sāls. Vienmēr domājam par gala rezultātu, cik mēs sālu, pipars liekam katrā ēdienā, lai nav par daudz. Tanni varēja būt karstāki, bet būs karstāks. Tur tā visā štēle ir mūsu stir-fryā, kad mēs visu ātri apcepās. Mēs plāni sagrieztie dārzeņi, ātri turam vitamīnas iekšā. Šeit mēs vēl piešausim burkānus. Burkāniņi. Viens izlidoja. Nāc atpakaļ saulīt. Es varētu teikt, ka man pat varbūt ir drusku daudz. Tagad, kad ir apcepies, noliksim maliņā. Un turpinam cept nākamās lietas. Drusiņi vēl vīnogēļi. Šodien mēs gribam neitrāli. Vīnogēļi, tas varētu būt arī saulespuķeļi. Man rapšu eļi īsts. Es neesmu vēl īsti atradis, kad man viņš baigi garšo šādos ēdienos. Mēs viņu maz lieto, bet man olīveļu garšo. Bet šis nav tas ēdiens priekš olīveļu. Sēnes ir iekšā. Mums vēl ir bok choice un brokols jāapcep. 2 personām. Elmārs Tannis nemāk gatavot 2 personām. Šādu ēdienu mēs viņu forši uztaisam un gatavojam. Ja būs pa daudz, vai tā ir problēma? I don't think so. Nedomāju. Jo īstenībā es rītā viņu varam arī uzēst un parīt arī. Pievienosim šeit ķiplociņu. Protams, es varēju sakapāt, bet es izvēlos šādi to izdarīt. Pašās beigās pieliekam ķiplociņu. To varētu arī pie visiem dārziņiem tā atsevišķi, bet mēs vēl lietosim, uztaisīsim tādu super mērču variantu lītās. Liekam bļodā. Kuku! Liekam iekšā mūsu zaļās lietas. Bok choice, brokols. Vai es te pievienoju sāli un pipari? No! Karstā pannā, ātri cepjam. Vokpāni vislabāk, ja mēs ieejam kaut kādā Āzijas restorānos tā tālāk, viņi vēl cep uz pliks liesums, lai ir riktīgi karsti. Un tās pannas ir šādas un arī šādas. Visādas pannas, vokpānas, viņas ir really big un really small. Mūsu miecītē būs ķiploki,
Ja mēs skatījāmies kādas manas šovus, mēs tagad noņemam miziņos šādi. Izmantosim apmēram 3 ķiplokus, cepās. Paņemsim daiviņus un iespiedīsim iekšā bļodā. Uno, 2. Vai var izmantot ķiploku granulas, bija jautājums no viena no mūsu dzīvējās audiences, no skatītājiem. Var arī lietot, var viss lietot. Granulām ir vienkārši mērīt vairāk, ka tu, teiksim, pieliec vienu teikarot granulas, tu zini, ka tā ir teikarot granulas, bet vienu teikarot ķiploks, viņš būs savādāks. Latvijas ķiploki, Ķīnas ķiploki, mēs jau zinām, ka viņi visi savādāk garšo. Ieberam visu iekšā, iztīram pānu, pasies, kas mums te krāsains un ļauj ļoti skaists ēdiens. Turpinam ar mūsu mēcīti. Tad mums te ir ķiplociņš, mums ir vajadzīgs ingvers. Mēs viņu vienkārši tagad nomizojam, un man liekas, ka karot var šito triku kaut kur redzēju, kāds man kaut kad pamācīja, un man liekas, ir ļoti forši ar karot nomizot ingveru un sarīvējam. Šitā arī varēja ķiplociņu sarīvēt, ja gribējās. Es to neizdarīju, bet varbūt tas bija vēl gudrāk. Un nadziņas, uzmani nadziņas, tos mums nevajag sarīvēt. Sojas mēcis, ja, pieliesim klāt, es lietoju light, ja, vieglais, lai vienkārši drusiņ mazāks sāla daudzums ir iekšā un drusiņ vieglāks ēšanai. Man ir sezamēļi, ko es varētu liet šeit iekšā, bet es liešu pašās beigās pie mūsu gatavā ēdiena. Cepsim tagad gaļiņu. Atkal. Vīnoga eļļa. Pannā iekšā. Ņemsim mūsu, kas mums ir pa gaļu? Cūkais. Filē. Strēmlītēs. Te mums var redzēt, ka mums cūkais filē, ka viņš šitā te plāni sagriez. Mēs viņu ļoti ātri apcepto pipariņu, piliksim klāt. Tā kā mēs iedomājamies Āzijas ēdienu, mēs diezgan bieži iedomājamies, ka tas ir arī diezgan pikants. Un to mēs arī izdarīsim. Mēs paņemsim sarkanos pipars, paņemsim kaut ko zaļu arī šeit, fiks plāni sagriezīsim. Tā pašā laikā domāju, kas man šeit notiek, kā ātri. Ejam atpakaļ šitā te, plāni. Ļoti ātri cepās. Un es domāju, ka mēs pievienosim šito te čili, klāt pie mūsu gaļiņas, citreiz ņem ārā sēklas, es viņas atstāju. Jūs gribat, lai man tāds pikants, skaists, emocionāls pasākums būs. Kāpēc emocionāls? Jo pikantums arī ir forša lieta, kas ir ēdienā, kas pataisa visu mūsu dzīvi emocionālāk, jo nekas nav foršāk, ka paņem kaut ko nenormālu asu vai kaut ko nenormālu skābu, un mums sanāk šitās te kaut kāds sejas izteiksmes, vai? Very, very fast, ļoti ātri. Viss notiek ar 2 rokām. Nākamā štelīte. Mums ir nūdels, pieliekam mūsu nūdels, un oh my god, šeit viss tagad notiek. Ielējam iekšā mūsu mērcīti. Pievienošu vēl nedaudz avotu ūdeni. Tā, pieliekam klāt mūsu skaistos dārzenīšus. Turpinam mūsu ātro vārīšanu, cepšanu. Izskatās jau diezgan garšīgi. Sezameļi ir diezgan spēcīgi, ja? Tātad mēs negribam pa daudz pieliet. Mēs pieliksim šitik. Kādu garšu dod sezam? Nu, sezam dodas tāds sezams garš, kas ir ļoti sezamīgs. Izskatās brīnišķīgi skaisti, bagātīgi un veselīgi, vai ne? Es gribētu nogaršot, kas man te mēcītē ir noticis. Ko lai es to pasaku? Garšīgi. Paņemsim vēl kinzu, lociņus, ja? Un es ņemšu arī balto galu, pieliksim klāt. Un atkal šķērsām, griežam, smuki izskatās. Daļu mēs šito tagad ieliksim iekšā. Kaut kādu daļu mēs atstāsim līdz beigām. To iemaisim iekšā, kur mēs varam. Šis izskatās tagad 2 personām. Domāju, izskatās tā kā vairākām personām. Bet pasies šito te. Wow! Izskatās fantastiko. Pareizi? Pēdējā daļa. Mēs ņemsim riekstus. Mēs viņus sakapāsim viegli.
Man šeit ir zemes rieksts un Indijas rieksti. Mēs tos arī apcepsim. Ieliekam eļļu atkal. Mēs ieliksim mūsu riekstus. Pirms vēl lociņus pieliksim klāt. Ne jau šāda. Man liekas, ka drusiņ dzeltens pat pietrūks, ne? Visas garšas, smukas, krāsains, foršs ēdiens. Skatāmies. Un līst rieksti. Vienola. Divas. Un, protams, mums tagad būtu porcionēts, mēs varētu vēl mazāk tās olas. Tips and tricks, ladies and gentlemen, ko mēs daram? Čaula ir iekritus iekšā. Ar pirkstiem baigi grūti dabūt ārā, bet ar čaulu, ar otru čaulu. Tagad šitam vajag likt klāt. No, tas nebija labs tips and tricks, tas nesanāca tā, kā es gribēju. Ieliekam 4. Drustu sāls, drustu pipariņus. Lokus uzliekam vāciņu pa virs, lai viņš nedaudz tvaicējās. Vai šis neizskatās vienkārši wow? Tagad es ceru, ka man šis te sanāks, man oliņiem. Protams, ja mums būtu atsevišķi porcijas, ko mēs darīsim, var arī vienkārši to oliņu uzlikt kā atsevišķām porcijām. Izdekorēt vēl kinzu. Apkārt vēl lociņus varētu likt. Vēl drusiņu čili, lai mums ir smuks krāsains. Oh my God! Cik šis izskatās garšīgi? 2 personām. Nopietni. Ok, labi, es tur drusiņu pajokojos. Kas ir svarīgi, ka mums tā oliņa, ja? Mēs pasies, ka viņš tāds nav pārcepies un tā tālāk. Un tā suliņa, un mēs pagaršojam. Kas man te ir? Un tieši trāpījās viens pipariņš. Ar visu šo te. Asumiņš, gardumiņš. Wow! Ziniet, es varu pateikt vienu lietu. Man šis bija jāgatavo manā pavāra skolā. Eksāmenā. Gandrīz cik bet garšīgs kā toreiz. Gandrīz, jo šis ir vēl garšīgāks. Lai jums kolosāla diena, nakts, rīts, vienalga, kur jūs esat. Gurmando, Elmārs Tans, saka čau, hasta la vista, baby.